Sveiki! Mani sauc Jānis, un ikdienā es esmu masieris. Šo video es taisu, lai jums parādītu, cik vienkārši varat paši sev uztaisīt kāju masāžu. Esmu pārliecināts, ka daudz no jums pirms treniņiem iesildās un pēc tiem atsildās, izstaipās. Taču jūs kājas būs ļoti jums pateicīgas, ja tās palitrināsiet arī ar pašmasāžu, kas aizņems tikai dažas minūtes jums pēc treniņa. Ieņemat ērtu pozīciju, uz stabils virsmas. Tas var būt uz soliņa, uz kāpnēm, vienkārši zālājā. Iztaisnojat masējamo kāju, maksimāli to relaksējat un sākat berzēt. Kārtīgi izberzējat gan augšu stilbu, gan celi, gan apakšu stilbu, gan potīti. Kārtīgi izberzējat, lai viss būtu silts. Un tad sākat masāžu. Tad masāžu var veikt ar vienu roku, ar divām rokām, pamīšus reizē. Ja? Un kārtīgi izmīcat, izcilājat muskulīti. Gan kā ārējo muskulu, gan arī šeit iekšpusītē. Ja? Vajag izmasēt, izcilāt muskulīti. Un pēc tam noglaudam. Tad izberzējam kārtīgi celi un ar pirkstu galiņiem smuki vai ar falanciņām pa maliņām no sāniem vēl izberzējam dziļāk. Bļodiņu nevajag aiztikt, tikai no malām, jo bļodiņu ļoti viegli izbīdīt un sabojāt tur ceļa mehāniku. Un atkal noglaudam un tālāk uz apakšas stilbu. Izberzējam un izbasējam muskulīti. Šī gadījumā ar īkšķīšiem izriņķo vai ar falanziņām vai vienkārši izrīvē dziļāk. Un tā. Un tad pašu potīti arī izberzē no malām, izriņķo un ir. Kāju noglaud. Tagad jātiek pie apakšējiem muskuļiem. Kāju saliecam un tieši šīs pašas darbības veicam ar šiem te apakšējiem muskuļiem. Izberzējam kārtīgi to te augšstilbu muskuli un izmīc. Tieši tāpat, kā vien varat, mākat, spējat saņemt savus muskuļus, viņus saķert un bišķiņ pavilkt nost no kauliem. Tāpatām var iespiest divās rokās, šādi te, un arī izcilāt. Un beigās noglaut. Un tad pie ikra muskulīti, pie apakšstilpa, kas daudziem sagādā nopietnas problēmas, dēļ nepareiziem apaviem, dēļ nepareizas skriešanas tehnikas, dēļ pārslodzēm dejošanas mēģinājumos. Ja? Kārtīgi izsildam un atkal muskulīti kārtīgi izcilājam, izpaidam pēc savām iespējām. Un mazliet izpurinam un noglaudam. Pamatā tie ir tādi pamata elementi. Iztēlē dodat vaļu un muskuļus varat berzēt, cilāt, staipīt, purināt, kā vien vēlties. Galvenais, lai justos labi un lai pēc masāžas kājas būtu vieglas un mazāk sāpīgas kā pirms. Pēc tam tādā pašā vīzē ķerties klāt otrai kājai un viss būs labi. Ja šis video jums šķita interesants un noderīgs, dalieties ar to ar draugiem un sekojiet mums mūsu Facebook lapā Miesai un garam. Veiksmīgu sporta dienu!